Niekoda. Mikus teica, indētāji tikko... Tas, kas man iekoda, jā, tā bija tā indētāja, tā bija oca, bļa. Rena tev iekoda. Mikus teica, ka tikko indētāji viņa dibenā izvaroja. Viņi jau katru nakti dibenā izvaro tie indētāji. No kurienes reiz, ka Mikus tā raksta, bļa? Viņš teica, ka pa nakti viņu izvaroja. Miku? Jā. No kurienes tu reiz tu, ka viņš tev raksta, bet viņš tev neraksta, bet? Viņš man raksta. Viņš tev privāti raksta? A tev skaudība? Nu, bišķiņ. Neklausies, ja tev ir skaudība, tad tev nekad nebūs mīlestība un tev nebūs nekad draudzene. Visies tu nakuļi no lodiņa, ja tev ir skaudība. Pagaidi, Rena, tev Miks raksta, ka viņu izvaroja. Kristiāna, tu vari pīsties ārā no lodiņa. Kāpēc viņš jau neko sliktu nesaka, Rena. Tu vari ar savu skaudību skaust kaut kur citur. Nē, tu man pateici tev skauž, nu jā, man bišķi skauž. Ne jau, man neskauž uz to, ka tev veicās. Man skauž tikai priekš sevī. Zin kā, tici man toču neveida. Labi, ka tev veicās. Kārli, tev ir pumpa un zaustas no indēm. Labi, neskaužam pie Renes, atbrauks drīz Miks un viņš būs kārtībā. Nu, ko mēs visi skaužam, ko mēs visi smejamies? Nu, nevajag smieties. Nu, neviens jau nesmējās, Miks jau negrib braukt pie viņas. Kā negrib? Viņa saka, Miks grib braukt pie manis, bet indētāji viņam grib sakt naudu, un tāpēc indētāji negrib mīlestību, tāpēc, ka daudziem cilvēkiem, kuriem nav mīlestība, viņiem indētāji traucēja mīlestībai, lai cilvēki būtu nelaimīgi. Indētājiem patīk, ka cilvēki ir nelaimīgi. Labi. Un tāpēc tu, Kristiāna, nahuj pīsies ārā, bliec, ar savu stulbo skaudību. viņš jau neko sliktu. Skaudīgs, Kristiāna, tev nekad nebūs draudzene. Viņš neko sliktu neteica tiešām. Viņš teica daudzas reizes sliktu. Neteica. Vienkārši tādi cilvēki, kuri saka sliktu un kuriem skaudība. Tādiem vīriešiem nekad nebūs draudzene un tādām sievietēm nekad nebūs draugs. Tāpēc, ka no skaudības karmas bumerangs iet atpakaļ. Ja ir skaudība, tas pašam tam cilvēkam, tam skaudjam nāk daudzreiz. Rena, man kādreiz būs draugs? Man būs kādreiz draugs? Kas? Man būs kādreiz draugs? Es vēl nezinu, vai tu esi skaudīga vai ne. Kā Tāpēc tu domā? nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Kā tu domā? Nu, es vēl nezinu. Vēl jāpaskatās. Nu, paskaties. Es lasu komentārus. Nu, Pauli, es domāju, tu pa mani kaut ko. Nē, es lasu. Tas, kas svarīgs, to es atbildēšu par tā. Spaidīt neko nedrīkst kanāls Lutausis. Jā, tūlīt pievienošu, pagaidi izlasīšu vispirms. Čau, vēl nesirds. A tu domā, Miks atbrauks pie tevis? Jā, bet indētāji viņam visu kaut ko teica lamāties uz mani. Nu, tāpēc, ka indētājiem skaudība. Tad viņš nebūs pie tevis, jā? Nu, viņš būs pie manis atbrauks, bet indētājiem ir skaudība ļoti liela, un tāpēc viņi viņam... Bet viņš atbrauks viņam uz Turciju jābrauc uzreiz, viņš jau baigi ilgi nevarēs būt. Nu, žēl, ka uz Turciju... Indētāji viss izbojās, vai ne? Žēl, ka uz Turciju jābrauc. A tu brauc līdzi? Nu jā, es varu braukt līdzi, jā. Nu, ko tā? Nu, es vismaz iztulkošu, es angliski labāk runāju nekā... Karalds, čau. Es angliski labāk runāju nekā latviski. Nu, parunā angliski kaut ko. Tāpēc es saku, es būšu tulks, es iztulkošu visu. Nu, parunā, un tagad runā nevis latviski, bet angliski. Jo tur Turcijā jau... Turcijā tikai angliski visi saprot. Nu, tu būsi Mikam tulks varbūt. Nu, es arī būšu tulks.
Bet tā parunā angliski tagad komentārus. Es jau Mikam visu laiku esmu tūkst. Ko tu man saki parunā angliski? Tu man saki parunā. Nu, tā, tu man pasaki, pajautā kādu jautājumu. Pajautā, ko pateikt. Nevis tā vienkārši Bet tu parunā. jau saki, tu māki. Ko? Bet tu jau saki visu māki. Nu, bet ko tu saki parunā? Ko parunā? Bet reku, tā komentāros arī raksta parunā angliski. Nu, bet pasaka, ko runāt. Es tak nezinu to, ko tu tagad runā. Eku rižā ūsu pievienu. Tur man vēl viens prasīja pievienot. Es to izlasīšu komentārus un pievienošu. Haralds G3 pievieno. Kārmas, šebas, bumerangs, nocērt Latvāni. Kas tas tāds ir? Spūks jau nogalināja 10 000 indētājs. Baigi daudz to indētātē, ne? Tā kā indē viss nost ārprātus. Kārlis nogalināja 11 000 indētājs. Kā lai pret viņiem cīnās izstāsti? Par tiem indētājiem? Ministrija uzliek viņiem sodus daudzus miljonus jāmaksā, un tad viņi... Bet kā lai pierāda, kur ir tie indētāji? Nu, to jau var... Es iešu pa ielu, es nezināšu, ko kafejnīcā man iebara vai kā. Nu, aģenti to zina, kuri tie ir, un tu jau arī var ievērot, kādi viņi ir tie cilvēki. Aģenti? Kafejnīcās? Indētājs man liek pārgulēt ar tevi, un tad nosit to indētāju. Es nezināju, tādas fīčas nopietni. Es eju un dzeru un ēdu. Tie mošas arī saindēt, es nezinu. Mikus teica, lai sagaida pasdaļā, es viņu varu centrā sagaidīt. Es esmu karaliene, man nav nekur jābraukā, viņš pats var braukāt. Miks pats pie tevis atbrauks, viņš teica. Protams, ka es esmu karaliene, man nav jābrauk, esmu lēdī. Viņš pats atbrauks, viņš ir vīrietis. Bet tev jāiet ir viesistabā, nevis toltē, Rena. Kāda man atšķirība, ka man toltē ir office? Office, toltē. Uz komentāriem, kā es varu atbildēt angliski, ja komentāri ir latviski? Pagaidi, es pievienošos, es nepaspēju vēl visu izlasīt. Tā kā nelasi. Reāli visus Barona iela ir blakus. Reku pievieno cilvēki, grib pievienoties. Barona iela ir tepat blakus, ja kas. Es pievienošu tagad.